Jā, tad vasara bija jūsu. Un es arī gribētu teikt paldies par to, ka jūs mani aicinājāt, jo, ziniet, es Facebook administrēju tādu grupu kā Latviešu tautstarpi. Tur ir pār pa 3000 dalībnieku, un katru reizi, kā es ielieku informāciju par to, ka notiks kaut kur lekcija, man cilvēki sauc komentāros, kāpēc ne pie mums? Un es vienmēr rakstu, bet organizējiet, bet aiciniet, es braukšu, vai ne? Un tā arī ir, tā kā, paldies tiem, kas organizē, jo bez tiem jau nekas arī nenotiks, vai ne? Uz tiem jau viss balstās, tā kā paldies tiem vietējiem cilvēkiem, kas izrāda iniciatīvu. Labi, tātad tas, uz ko es esmu parakstījusies, ir uz 2 gariem vakariem. Es ceru, ka jums ir pacietība daudz paņēmusies līdz šovakar. Viens ir tātad šodien, un otrs ir nākamā nedēļa. Ceturtdienā. Un šodien stāstīšu tātad par apģērbu, kas ir līdz apmēram 13. gadsimtam, un savukārt nākamā nedēļa par visu to, kas ir pēc tam. Un šodien ir tā tēma, kas ir arī manas disertācijas tēmas, beidzot aizstāvēšu disertāciju jūnijā. Un tā kā mana tēma ir tieši 3. līdz 13. gadsimta apģērbs Latvijā, pēc arheoloģijas materiāliem, tad par krāsām tieši, un arī par krāsu mitoloģiju pēc folkloras materiāliem un par krāsu iespējamo izskatu un iegūšanu pēc etnogrāfiskiem materiāliem. Tā kā viss ap un par to. Lūk, stāstīšu visu, ko vien zinu, cik vien godīgi un daudz varu pastāstīt, varat uzdot jautājumus. Ja nezinu, tā arī saku. Es tur, tā sakot, neesmu no tiem, kas teiks, nē, droši vien ir tā un tā, bet īstenībā varbūt, ka tā nemaz nav. Tā kā tā zinātniskā pieeja jau mums ir tāda, ka mēs balstamies tikai un vienīgi uz kaut kādu materiālu, uz lietisku materiālu vai uz cita veida materiāliem. Te es ieliku tabuliņu, lai būtu kaut kāds priekšstats par to, kādi ir tie vēsturiskie laikmeti, par kādiem es runāju. Tātad šodien pārsvarā būs tātad 1. līdz 12. gadsimts, tas vairāk jau tas 9. līdz 12. gadsimts. Un šajā tabuliņā ir gan tas laika nosaukums, kādu mums viņa vēstures historiogrāfijā lieto, gan arī tas, no kurienes mēs varam ņemt zināšanas par to laiku. Un kā mēs redzam, tam laikam, par kuru es tagad runāšu, mums pretī vairs ir tikai arheoloģija, nav nekā cita, protams, no tiem laikiem. Nav aprakstu par to, kas cilvēkiem ir bijis mugurā, nav zīmējumu. Ir viens vienīgs zīmējums, kas ir no Tērvetes pilskalnā apmetumā, Tērvetes tabulētājs, kur tā īsti nevar saprast neko par viņu, un arī no šī zīmējuma daudz ko nevar saprast. Tā kā būtībā tas, uz ko ir jāpaļaujās, ir arheologu atrastais un izsecinātais. Te es arī ieliku prezentācijā, es atļaušos sēdēt, ja? Ieliku prezentācijā uzskatēju vienkārši. Tātad jūs redzat visu pašu, ko es, jā, ļoti labi. Vai arī varbūt jūs gribat gaismu, ka nodzēšu, ja? Jo tad būs labāk redzams. Tātad ieliku uzskatēju, šeit mums ir pavisam maziņš fragmentiņš no slavenā Bēja paklāja, kurā ir vikingu vēsture izšūta. Un otrs ir tāda figūriņa, kas ir arī no vikingu laikiem, kur var redzēt, var redzēt vīrieti matu sakārtojumu, var redzēt bārdas frizūru, to sauc par frizūru, ja? Var redzēt dizainu, kāds ir ķiverei, bet savukārt, ja mums jāskatās uz Latviju, tad nav mums tāda. Līdz ar to mums paliek tikai arheoloģiskais materiāls. Ja mēs paskatāmies to arheoloģisko materiālu, kā mēs viņu iegūstam, tad tas ļoti nosaka to, cik daudz mēs no viņa uzzināsim par apģērbu. Jo te man apakšā ir 2 bildes no arheoloģiskajiem izrakumiem. Viens ir tas, ko mēs varētu skaisti dēvēt par Latvijas tradicionālo smilšu kalniņu balto, vai ne? Un otrs ir tāds plāņška būtībā, ja? Tādi arheoloģiski izrakumi, kur ir bieži vien jāsūknē ārā ūdens un tā tālāk un tā tālāk. Un tad jautājums, kā jums šķiet, kur saglabāsies labāk apģērbs? Jā,
Nu, diemžēl tajā planškā, jā. Un, vai man te ir tā tabula? Jā, ir. Šī ir no arheoloģijas mācību grāmatas viena no slavenākajām, kas vispār pasaulē ir. Tātad par to, kā saglabājas dažādi materiāli, aprakti sausā un slapjā vidē. Un, kā mēs redzam, tā slapjā vide ir ieguvējis no tā vēsturiskā viedokļa, vai ne? Un pašā apakšā jūs redzat, kur ir rakstīts tekstīlijas. Nu, tātad sausā vidē tā saglabāšanās daļiņa ir ļoti, ļoti neliela. Slapjā vidē, protams, arī 100% nesaglabājas, bet tomēr saglabājas daudz vairāk. Un tad jāņem to visu ir kontekstā ar Latvijas tradīciju, kā mēs apbedam savus mirušos. Protams, ka mēs nevienu mirušo tajā planškā nerokam iekšā, vai ne? Mums ir tradīcija cilvēkus guldīt tajā baltā smilšu kalniņā. Nu, tad saglabājas arī ļoti maz salīdzinoši no tā visa. Savukārt, pieņemsim, pasaules pieredze ir tāda, ka ir unikāli labi atradumi, piemēram, no Eģiptes piramīdām, kur ir visu laiku bijis sausums. Tūkstošiem gadu viss saglabājas vienkārši izcili. Mūžīgajā sasalumā arī atkausē vaļā kā dzīvs. Ja? Nu, labi, ne kā dzīvs, bet kā tikko gājis bojā. Ja? Bet mums nav tādu. Un līdz ar to mums ir jāskatās tikai uz to materiālu, kāds mums ir saglabājies. Un tās rekonstrukcijas iespējas ir tādas, kādas viņas ir. Šeit esmu arī pierakstījusi klāt sālī. Par sāli ir vēl viens stāsts. Ja gadījumā kāds no jums ir bijis Zalcburgas apkārtnē, ir tās Hallstatas laika sāls raktuvju, lielās salas saglabājušās, kuras vēl ir no daudz tūkstošu gadu garumā izmantotas, un pirms mūsu ēras ir tā Hallstatas kultūra. Un tur salas raktuvēs iekšā ir izcili saglabājušās tekstīliju daļas, kuras, piemēram, ir bijušas no lietotiem apģērbiem taisītas lāpas. Jo, protams, ka iekšā tajā tunelī ir vajadzīgs apgaismojums, cilvēku uztais lāpu, kamēr lāpa deg viss ok, lāpa izdeg, viņu jāizmet. Neviens viņu ārā nenes, jo nes jau to ieguvumu, kāpēc tajā salā gāja. Un tad atritinot tos audumus, kas ir ap tām lāpām bijuši tur, fantastiskas lietas var atrast. Tur ir, piemēram, romveida trinīša audumi smalki un viss kaut kas tāds, kas liecina par to, ka šie lietotie audumi, kas tur ir izmantoti, ir īstenībā bijuši diezgan augsta līmeņa. Un otra interesanta lieta arheologiem sālī ir savukārt tā ir vienīgā vide, kur tiešām saglabājas audumi ar visām utīm. Ne lāpās, bet tiem, ko, piemēram, viņi kaut kur ir pazaudējuši vai nometuši tos apģērbu gabalus. Tad tas ir ļoti, ļoti augsts saglabāšanās līmenis, nekur citur tas nav iespējams. Pēc tam no utīm tad arī tur skatās visas tās cilvēku ceļošanas, migrācijas un tādas schēmas, tā kā tā ir. Un iedomāties, ka bez tām utīm arī laikam nevajadzētu. Mums pat ir latviešiem tāda mīkla. Atbilde ir cilvēks, un mīkla ir 2 stabi, uz stabiem muca, uz mucas pods, uz poda aug mežs, mežā staigā brieži. tā ir realitāte. Tā. Labi. Tad šeit mums ir no vikingiem piemērs, mums Latvijā vienkārši tāda nav taisīti, kur ir it kā šī te kapa ar visām piedavām rekonstrukcija. Un blakus es ieliku tādu kapu, kāds viņš izskatās, kad viņu atroka arheoloģiskajos izrakumos. Šis noteikti nav viens un tas pats kaps, bet tas tikai priekšstatam, lai mums nerastos tāda sajūta, kad atsidot šo te kapu, tur vienkārši viss stērps pilnā graznumā, un tad, teiksim, steidz vien viņu uzmērīt un aprakstīt. Ja? Tā, protams, nav. Ļoti bieži tekstīlija daļas vispār nav saglabājušās, dažkārt ir daži diedziņi tikai. Tas, kas ir vislabāk saglabājušies, tās ir metāla daļas. Šis tas vēl no kaula vai no keramikas, bet būtībā nedaudz. Un kārtējā arheologa mīkla par to, kur ir pārējās lauskas, jo parasti vienmēr atrod vienu, un tad nevar saprast, kur tas pats pārējais trauks, vai ne?
Bet, nu, protams, ir arī tādi kapiņi, kuros atrod pilnu trauku, un tas ir, nu, liels izņēmums un liels prieks arheologiem. Ja. Nu, labi. Tātad arī Latvijas teritorijā tas pats pirmais apģērbs, nu, kā jau mēs zinām no tās vēstures, tātad, ja mums atkāpjās ledājs, mums ienāk ziemeļbriežu mednieki mūsu teritorijā, tad arī mums ziemeļbriežu medniekiem apģērbs ir no ādas. Šis ir zīmējums, kas ir no tāds, protams, jau mūsu laikos taisīts, ne jau no tiem laikiem saglabājies, nu, vienkārši rekonstrukcija par to, kā varēja šos tērpus valkāt un kā varēja viņus gatavot. Tad šī mums ir Latvijā vienīgā akmens laikmeta apģērba rekonstrukcija. Viņa bija izstādīta Latvijas Nacionālā vēstures muzejā, kad bija dzintara izstāde. Varbūt kāds no jums redzēja, ļoti jauki. Un tā arī ir vienīgā taisīta pēc zvejnieka aplaugs. Zvejnieka aplaugs ir Ziemeļvidzemē pie Burtnieka ezera. Un jāsaprot arī, ka šī rekonstrukcija ir stipri pilna ar fantāziju, tāpēc, ka nav jau tā, ka būtu viss tiešā veidā saglabājies. Tas, kas vislabāk bija saglabājies, tik un tā bija tas dzintars, kura dēļ arī šī rekonstrukcija priekš dzintara izstādes tika taisīta. Un te es pieminēju to mūžīgo sasalumu, vienkārši izstāstīšu tā, lai mēs redzam, cik salīdzinoši mums ir tādi skarbāki apstākļi priekš tekstīlijām. Šis ir viens fantastisks stāsts uz Austrijas un Itālijas robežas pirms gadiem 11, kad, kā mēs zinām, visur kūst ledāji vairāk nekā ir kusuši gadu tūkstošiem. Tas pats stāsts attiecas, piemēram, uz Norvēģijas ledājiem, kur atrod brīnumainas lietas. Un tad tur atrada turisti bojā gājuši cilvēku. Izsauc policiju, policija nevarēja šo cilvēku nekādīgi identificēt, un beigās izsauc arheologus. Un tad secinājām to, ka šim cilvēkam ir ap 5500 gadu, ka neviens viņu nemeklē, pilnīgi noteikti. Un šī ir tā tērpa rekonstrukcija. Šim cilvēkam par godu arī ir vesels muzejs uztaisīts. Tā kā jums kādreiz gadās tur nokļūt, tad droši vien, ka ir interesanti. Un te ir kaut kas no tā, kas viņam bija mugurā, un tā pilnā apģērbšanās aina. Tur tā visa, piemēram, tās pa pusē zeķu veidīgās bikses, tad šie te apaviņi, kur tās viens ir no oriģināli, tās ir rekonstrukcijas, un tur mums ir lāčādas cepura. Un arī viena no tām interesantākajām lietām ir tātad šis te apmetnītnis, kas ir sašūts no niedrēm, un viņam ir arī fantastiska mugursoma, kurai dizains būtībā ir ar visu liekto loku un visu tādu, ka mēs teiktu, manā bērnībā arī vēl ar vien tādas Jermaka tās mugursomas būtībā lietoja cilvēki, un droši vien arī tagad vēl tāda būtu ērta, vai ne? Tā kā mugursoma, var redzēt, tur viņam pielikt tā kā nedaudz, pie kājām tam gatavajam, ja? Tā kā, vai mums Latvijā ir kaut kas tik foršs atrasts? Nav, vai ne? Bet tas neliedz papriecāties par to, kas ir citiem. Un šeit vēl ir viena lieta, kas arī mums Latvijā gandrīz nav. Bet ir cerības uz to, ka varētu būt tādēļ, ka pēc statistikas mums Latvijā 10% teritorijas ir purvs. Un gan Īrijā, gan, piemēram, Dānijā ir diezgan populāri šie te purvu atradumi, bet tur ir pietiekami civilizēta daba, un tur to purvu nav tik daudz, un ar šiem te purviem mēģina tikt galā. Un tāpēc arī viņos atrod šos cilvēku, cik var saprast, tie ir cilvēku ziedojumi, jo viņi arī dažkārt ir tur ar, piemēram, striķi ap kaklu un sasietām rokām un ko tik ne. Bet daži arī bez tā visa, tad nevar tik labi saprast. Bet tās apģērba daļas šajos purvos saglabājas vienkārši fantastiski. Tā kā, ja jums gadījumā ir piemājas purvs, rociet nost, varbūt atradīsiet kaut ko noderīgu. Un ja atradīsiet, tad ziņojiet uzreiz, lai rok kāds, kurš... jā. Un šis te ir viens no slavenākajiem Dānijas purvos atrastajiem. Viņš tiek uzskatīts par bronzas laikmeta seksīgākās meitenes apģērbu, jo viņš ir bijis spilgti sarkanā krāsā, un tie ir tādi kā mini svārciņi, kur ir no tādām striķiem, kuri apakšā ir savienot, un tad viņi, ja kustēsies, tie striķi visi ir tā līdz,
īstenībā stilīgi, vai ne? Nu, lūk. Un šeit vēl ir no Dānijas purviem arī, un arī, nu, tur arī ir bijuši tie stāsti, jā, ka vispirms sauc policiju tiešām, jā. Jo tiešām ļoti labi saglabājas. Te vēl ir bišķiņi no vikingu apaviem, arī daži ļoti labi saglabājušies, kaut gan mums Latvijā būtībā jau arī ir tīri labi atradumi. Un šis te ir arī viens no pēdējo gadu veiksmes stāstiem, jo, kā es pieminēju, Norvēģijā, kur arī kūst ledāja, tad ir viens no tādiem senajiem ceļiem atrasts, kas ir gājis pāri kalniem, un tagad, kad tur viss kūst nost, tad tur atrod visu kaut ko iespējamo. Un arī šis apģērba gabals ir atrasts, kas nu ir tāds tā kā, nu mēs viņu nosaukt par vīriešu svārkiem, vīriešu jaku, ja. Svārki līdz pat etnogrāfijas laikmetam apzīmē tunikveida, jakveida, vamžveida, mēteļveida apģērbu. Tikai 20. gadsimtā tas svārka apzīmējums ir aizskrējis uz sieviešu bruņķiem, bet nu, līdz tam tad bruņķi ir bruņķi vai lindraki, un savukārt šie te varētu būt vīriešu svārki. Nu, tā. Ievērojam dizainu, es pie viņa vēl atgriezīšos, kad runāšu par mūsu dizainu. Tātad šauras piedurknes un nu jā, labi. Tā, un te vēl ir mazliet no vikingiem, jo tās lietas, ko mēs neatrodam, tās mēs varam skatīties, protams, no tām, kas ir blakus. Un, ja, piemēram, jau uz leju, uz Lietuvu skatoties, ir stipri vāji ar tekstīliju atradumiem, acīm redzot, tur tā augsne ir citādi. Mums, piemēram, arī Zemgalē galīgi nekā nav, tāpēc, ka Zemgalē ir, nu, cita veida labā augsne, kurā tātad viss ļoti labi sapuvis. Zemgales senais tērps ir nu, pāris diegu galiņi. Un savukārt Kurzemē tātad mums dominējošais ir ugunskāpu veids, līdz pat gandrīz 15. gadsimtam arī tur lāgā nekas nav saglabājies. Un tāpēc arī ir tā, ka mums arheoloģijā pārsvarā tiek runāts par latgaļu un lībiešu tērpu. Jo pirmkārt tās ir tās teritorijas, kur šie tērpi ir saglabājušies labāk, un otrkārt tās ir tās teritorijas, kur arī ir vairāk izrakumi. Jo, piemēram, tad, kad Daugavas Hesi visi tika būvēti, tad tās izrakumu sesijas bija ļoti daudz un ļoti intensīvas un ļoti plašas, un tādas vēl ar vienu Latvijas vēsturē nav bijušas. Un par biksēm runājot, ka jā, te var paskatīties vienkārši pāris modelīšus, kādi ir tie, kas ir vikingu. Nu, lūk, tagad tikai un vienīgi vairs pie Latvijas apkārt nestaigāšu ar stāstiem par ārzemēm, kaut arī interesantiem. Bet nu, tātad par to, kas mums Latvijā ir. No tā, kas ir atrasts, mēs varam diezgan labi rekonstruēt gan latgaļu, gan arī lībiešu tērpus, arī sēļu tērpus tīri labi var rekonstruēt, un tas, ko var saprast no viņiem, jau pirmām kārtām ir tas, kā šie apģērbi tiek gatavoti un no kā viņi tiek gatavoti. Un tātad, ja mums šķiedras ir vietējās izcelsmes, tad kazas un aitas tur īsti netiek šķirotas. Vispār šīta vilnas ieguva no aitām vēsturiski skaitās attīstījusies gandrīz vai nejaušības ceļā, jo sākotnēji gan aitām, gan kazām ir bijusi aptuveni vienāda vilna, un tad aitas ir selekcionēts gadu gaitā, un tad arī pamazām tie ir kļuvuši par vilnas dzīvniekiem. Un gandrīz visas šīs tekstīliju tehnikas, kādas vispār mums līdz Latvijai ir parādījušās un atnākušas un ir bijušas pielietošanā, ir radušās aptuveni tajā reģionā, kur šobrīd ir Irāka, Irāna, tās teritorijas, persiešu zemes. Ja? Un gandrīz visām šīm tehnikām ir apmēram tāds efekts bijis, ka, ja mēs iedomājamies ūdenī iemet akmentiņu, tad viņam tie riņķīši iet uz malām. Ja? Un tad kamēr tas riņķīts ir līdz mums atnācis diezgan liels laiks ir starpā, jo senāki laiki, jo mēs vairāk esam atpalikuši, un jo jaunāki, jo, piemēram, 200 gadu atpakaļ
atpalikām mēs par gadu vai 2 jau no modas. Mūsdienās, vai tad mēs atpaliekam īpaši, vai ne? Bet tad, piemēram, ja mēs skatāmies kaut kādus pirms mūsu ēras laikus, tad mēs atpaliekam tajā tabuliņā diezgan, kur ir tie Eiropas valsts salīdzināmā vēsture. Un tad tur varbūt pat līdz 1000 gadiem mēs atpaliekam. Bet, nekas, jā. Un tātad par to, ka vilna tātad tiek iegūta visdrīzāk no aitām, jādomā, jā, un mums ir diezgan daudz arī tādi materiāli, kur tiek uzskatīti par importētiem, bet, šeit ir būtībā tā, ka tas kā vienmēr ir interpretācijas un arī pašapziņas jautājums, kā jebkurā jomā arī arheoloģijā. Tas pats attiecās arī uz valodniecību un uz visu pārējo, jo, piemēram, ir bijuši laiki, kad viss, kas ir labāks, skaitās importēts un ievests un citur noskatīts, un ir bijuši laiki, kad atkal tiek uzskatīts pilnīgi pretēji, patiesība noteikti ir kaut kur pa vidu. Krāsošana, protams, tikai ar dabas krāsvielām, par krāsām vēl stāstīšu. Un tad tās šķiedras, kas nav no vilnas, ir tātad lina, nātru un kaņepāju šķiedras. Mums tās šķiedras, kas nav vilnas, pirmkārt ļoti slikti, ļoti maz ir saglabājušās, un neviens nav analizējis šīs tekstīliju paliekas par to, kādu tieši augu šķiedras tās ir. Jo, piemēram, viena no šīm tekstīliju vēstures attīstības teorijām ir tāda, ka Ziemeļa Eiropā vispirms attīstās nātru šķiedras, un arī pie mums varētu būt tā teritorija, kad nātru šķiedras ir izmantotas pārsvarā vai vismaz galvenās. Un līni kā tehnika pie mums atnāk pamazām no dienvidiem, kas ir tātad no Ēģiptes puses nāk pie mums cauri Eiropai. Un tad viņi arī pārņem šo nātru šķiedru izmantošanu. Bet nātru šķiedras ir izmantotas pie vikingiem vēl apmēram 1000 gadu atpakaļ pietiekoši lielā vairumā. Piemēram, kaut vai tie paši slavenie vikingu apbedījumi kuģos, tur vēl ar vienu atrod nātru šķiedru buras, tur ir un tā. Un tad par aušanu, tātad aušana ir aužamajos stāvos. Ir 2 veidi šie aužamie stāvi, vertikālie un ar atsvariem. Vai man tur bildīts arī ir? Nezinu, laikam ir. Vispirms jāizstāst šo te visu līdz galam. Un auduma veidi, jā, tātad, cik es esmu skatījusies muzeja materiālus, tad vienkārtas audumi būtībā vairāk būs tie, kas ir saucamie kapa vai apbedījuma pārklāji, vai izklāts viņš būs, vai pārklāts pāri. Bet ne tik daudz tā kā valkātie apģērbi, jo valkātie apģērbi jau būs trinīšu audumā. Un pārsvarā gandrīz viss ir tātad 4 trinītes. Tie, kas auž, tie jau ļoti labi saprot, par ko ir runa. Jā, tā pie šīm te vēl atgriezīsimies. Tātad par šīm te tehnikām, jā, tas ir no Annas Zariņas grāmatas izrakstīts ārā tas datējums, no kuriem laikiem mums katra no šīm te lietām parādās. Bet tas, protams, nenozīmē, ka pilnīgi noteikti iepriekš nav bijis, tāpēc, ka tas vienkārši ir pirmais atradums. Un patās man par lielu pārsteigumu arī lasīja, ka, piemēram, igauņiem adījums jau ir, kā es tagad nesamalojos, bija kaut kādi paši 1. gadsimti mūsu ērā. Un ja mums Latvijā ir tikai 14. 15. gadsimts, milzīga starpība. Tas pats attiecās, piemēram, uz ēdieniem. Ja mums saka, Latvijā griķi kaut kāds 16. gadsimts, Lietuvā 4. Ja? Tad nav tik milzīga atšķirība teritoriāli, bet nav to liecību. Ja? Bet tai pašā laikā mums Latvijā ir atkal liecības par to, ka ir procesa graudi, nevis procesa, bet rīsu graudi vai ne, un tā. Tādas dīvainas importētas lietas. Labi, tātad vērbšana ar vārpstiņu. Šādā veidā tad visticamāk arī viss
absolūti viss apģērbs vispirms top, un šī ir vislaikietilpīgākā apģērba gatavošanas daļa. Ir diezgan daudz zīmējumu saglabājušies no Eiropas dienvidiem, kur šī te bija tāda lieta, kas tika atainot arī, piemēram, uz grieķu vāzēm un vēl visādās tādās vietās, kur saglabājās šī te laika, kad lietoja šādas te vārpstiņas. Fiksācija ir saglabājusies, un līdz ar to var redzēt, ka, piemēram, sievietes vērpj, braucot ar ēzelīšiem kaut kur pa ceļu, ja? Viņa vienkārši, tā kā mēs mūsdienās, ja skatās televizoru nada, ja, piemēram, ja? Tad tā laika cilvēks atbilstoši saviem apstākļiem, izmantojot laiku liederīgi, vērpj, jo vērpšana aizņem visilgāko laiku. Un ir doma arī, ka šīs te tiek izmantotas pēc tam tā kā arī caurēšanai, ka neviens viņas nepārtina ne uz kādām atspolēm, vienkārši pēc tam arī auž. Nu jā, šeit ir tātad tie abi divi aužamo stāvu veidus, gan schematiski uzzīmēt, gan arī vizuāli parādīt, kā jā, šis ir tātad ar atsvariem, un parasti tā tehnika ir tāda, ka augšā mums ir celaine, kurā ir iausti visi velki, un tad šī te celaine jau veido kaut kādu šo te auduma pirmo noslēgumu, un tad beigās atkal varētu būt celaine, kas viņu noslēdz. Bet celaine, protams, ir tieši no tās pašas dzijas, tur nav nekāda dekoratīva, tā ir tikai tehniska celaine. Un tad ir šīs te uz diviem veltņiem, apkārt ejošais, ja, kad izņem šo te vidējo kociņu, tad viņš atverās, bet mums ir izmēģināti abi divi veidi. Grūti pateikt, kurš ir labāks, iespējams, ka tomēr šis ar atsvariem, jo, piemēram, arī grieķi, kad viņi zīmē uz savām vāzēm, tad viņi zīmē, jā, kad sievieti uzkāpj uz garām trepēm, pa otrā stāvu logu izkarina ārā šos te, un tad no augšas auž un pamazām var ļoti garu audumu uzaust. Un šeit, piemēram, ir tā iespēja, ka var tos diegu galus sasiet, cik vien vajag tajās lielās bumbās apakšā. Savukārt šim te aužamajam stāvam, protams, ir ierobežojums tikai tik, cik apiet apkārt, vairāk nav iespējams. Un arī tiek domāts, ka, piemēram, šis ir tā kā agrāks modelis un šis ir vēlāks, kaut arī šis saucamais agrākais modelis, piemēram, Norvēģijā vēl saglabājās fotogrāfijas, ir, kur vēl 53. gadā, 20. gadsimtā cilvēki izmanto šādu te aušanu. Tā ir tāda ļoti dzīvot spējīga. Te mums ir tie divi auduma veidi, kuri tika tur pieminēti tas tehniskais zīmējums un izpildījums. 4-nīšu trinītes, apakšā 3-nīšu trinītes, bet 3-nīšu trinīti es tā īsti nevaru teikt, ka būtu satikusi. Tā kā no tiem materiāliem, ko es esmu skatījusies, tā kā tas tomēr ir diezgan liels retums. Te jau celošana, noteikti daudzas no jums arī tā kā prot celot un patīk celot, un tas viss ir ļoti jauki, bet stāstīšu vēl par celošanu arī no bēdīgā gala. Te ir audenes. Šī viena ir tā kā, arī taisu rekonstrukcija, kas ir no Zariņas grāmatas ielikt, un tā otra ir, ko es pati atradu frondos, tur ir, jaunpiebalgas tāds latgaļu matulentas variants, un es viņu esmu arī uztaisījis sev kā dekorāciju pie galvasauta, kaut gan būtībā jau, tas ir tikai tāpēc, ka es zinu, ko es tur esmu izdarījis un kāpēc un kā, bet arī par to vēl teikšu, ir kā ir ar tām visām dekorācijām. Un tad adatas pinums. Adatas pinums mums nav ļoti daudz un lielā skaitā saglabājies, bet kaut kas ir, katrs fragments ir citādāks, tā kā tās tehnoloģijas, piemēram, Igaunijā jau viņi sen jau gadus 11 atpakaļ bija konstatējuši, ka viņiem ir pāri pa 30 fragmentu un pilnīgi katram ir citādāks veids. Un arī tad, kad mēs ar draudzenēm mācījāmies šo te visu, it kā paņem vienu to pašu schēmu un katra tik un tā nedaudz citādāk to dara. Un, acīm redzot, tā tas reāli sanāk, jo laikam jau nav viens pareizais veids. Tālāk vēl nedaudz par apaviem. Pats pirmais apavs, un tas arī vispār pasaules vēsturē, tā ir ne tikai Latvijā, ir pastels, kurš tātad mums ir izdzīvojis līdz pat 20. gadsimtam normālā valkāšanā, ne tikai kā pie tautstārpa, bet arī ikdienas valkāšanā. Un pasteli tātad ir no viena ādas gabala,
un šis te vienas ādas gabals ir pastāvējis visu laiku, pamazām ir ienācis tas, kas ir detaļa apaus, bet šeit ir vienkārši, lai jums parādītu, kā tā vēsturiskā attīstība ir bijusi. Tātad sākotnēji tie detaļa apavi visām piegrieznēm tik un tā bija no tā viena gabala, kas nozīmē, ka zola bija tikpat plāna, kā ir augšas visas tās daļas. Un tikai vēlāk jau tad izdomāja to, ka zola ir jāgriež atsevišķi un zola ir jātaisa no cietākas ādas un augšu no mīkstākas. Un šeit, piemēram, ir šāds detaļa apaus, kas mums ir Latvijā atrasts. Pārsvarā jau visi tie, kas mums skaitās tā kā vietējie, tie ir no koknes izrakumiem, un tie, kas skaitās tādu dažādu tautību, tad tie ir no Rīgas izrakumiem. Rīgā vispār ļoti daudz un labi ādas apavu atradumi. Un vēl par ādas apaviem. Tagad neatceros, ko gribēju teikt, bet labi. Un par to, ka tas priekšstats mums ir tāds, ka būtībā ādas apavu zolēm ir jābūt ļoti cietām, bet reālā situācija rāda, ka viņas ir tikai pavisam nedaudz cietākas nekā ir augšējās daļas vai virsējās daļas. Un parasti saka, zola ir līdz 3 mm, bet augšējā daļa var būt pat 1 mm plāna. Protams, jāņem vērā to, ka ar laiku tā āda nedaudz nodilst, un ka viņi varētu arī būt saplacinājusies. Ja? Bet tik un tā nevar būt nekas ļoti, ļoti biezs, ja tā ir apaus. Protams, vispār nerunāsim par to, kad liek kaut kāds atsevišķas zolas vēl klāt, jo šajos laikos nekas tāds nebija. Tā kā, ja gribās tiešām vēsturiski pareizi, tad dubultās zolas ir sākot no 15. gadsimta ātrāk, un arī tad vēl tikai maliņas. Ja? Tā kā tas uz senlatviešiem neatiecās nekādā veidā. Un tad šeit mums ir mazliet atkal tekstuālās informācijas viena daļa atkārtojās. Tātad par to, kad mums ir vispār audumi, jo, kā jūs rādīju sākumā, tātad ir šis te ādas apģērbs, un pēc tam to liecību par apģērbu vispār lāgā nav. Un tad, sākot no mūsu ēras jau, ir beidzot pirmie vilnas diedziņi saglabājušies apbedījumos, un pats pirmais tātad ir mums no 3. 4. gadsimta datēta kapulauka, un tie visi ir tātad no Kurzemes. Šis te 3. 4. gadsimta kapulauks ir no Rucevas apkārtnes, Maskatūšu kapulauks. Tad, piemēram, kur Īles Gailīšu kapulaukā, kas ir savukārt Zemgales pusē, grūti pateikt tagad. Un līna pavadieni ir ļoti, ļoti maz, kā jau teicu, vispār parādīšu tikai pavisam nedaudz. Un, protams, apakšējās divas rindiņas, kas arī jāņem vērā, ka apģērbs jau nav tikai tekstīlijas, es jau pārsvarā esmu pievērsusies tieši tekstīlijām, bet, protams, ir arī rotas, kur ir daudz un bagātīgi. Bagātos kapos ir arī aksesuāri, tādi kā somiņas un naži un viss, kas cits, kas ir pieliks klāt pie jostas. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad ir tā, šeit ir tas retoriskais jautājums, vai viens diegs ir apģērba fragments un var sniegt ziņas par apģērbu. Kā jums šķiet? Kaut ko jau vienmēr var izsacīt. Pirmkārt, apģērbs ir, vai ne? Otrkārt materiālu, jā, tad var būt krāsa, jā, var būt dzīves resnums. Tas jau ir, vai ne? Novietojums kapā, pamazām jau kaut kā, bet, protams, kad bagātīgi jau ir tad, kad ir atradumi, kas ir palielāki nekā viens diedziņš. Bet šeit, piemēram, ir viens no maniem lielajiem priekiem. Te ir tikai tehniskais zīmējums, bet es arī šo te diedziņu skatījos oriģinālu zem mikroskopa, kad pētīju krāsas. Un tad vienkārši šāds te viens diedziņš pēkšņi izrādījās spilgti sarkans. Un tad,
pāris reizes man tāds ir bijuši, kādas 4-5, kuras esmu atradusi tiešām ļoti spožu sarkanu dzīvu, kaut arī mūsdienās viņš izskatās, nekāds, tā krāsa jau nekāda nav nosakām lāgā ar neapbruņot aci, bet mikroskopā ieskatoties ir tādas šīs te vilnas matiņi, kuri pēkšņi vēl ar vienu saglabājušies tajā spilgtajā krāsā, un tad šajā te diedziņā bija. Un kas tas tāds par diedziņu? Ja ir kaut kāda šī te visdrīzāk saktas daļa, kura ir bijusi aptīta ar vilnas diedziņu. Kaut kāda mītiska doma tur noteikti ir klāta. Bet tātad sarkanais diedziņš tad jau ir fiksēts un parādās. Tātad šis 5. 6. gadsimts. Šis jau ir skaidri un gaiši lielāks gabals, vai ne? Un ieliku pāris no šādiem, lai jūs redzat, kādi izskatās tie apģērba gabali, kas nāk pa taisno no izrukumiem. Šis ir izžāvēts. Viņš arī noteikti ir pailgu laiku atradies muzejā, bet šis nav saucamais restaurētais audums. Tas nozīmē ko? Ka pirmkārt šis apģērba gabals nav attīrīts un arī viņš nav konservēts. Un pozitīvās lietas ir vairākas. Viena no tām ir tā, ka mēs redzam, ka viņam ir tādas tā kā krokas, vai ne? Un tajās krokās bieži vien saglabājas vairāk nekā saglabājas izklātā audumā. Protams, šeit ir tie ieaustie vilnas gredzentiņi, un tie arī dod to konservācijas efektu, un tāpēc arī ir saglabājies tas auduma gabals. Bet tik un tā, ja mēs paskatāmies augšā tie, kas ir nerotātie, tur mēs pavēram krokas vaļā, un tur noteikti daudz labāk, piemēram, mikroskopā varētu redzēt tās šķiedras. Jo tās, kas jau izskatās tādas zilganīgas un apsūbējušas, tur mikroskopā arī var redzēt tikai apķepušu ar to patinu, apķepušus tādus vilnas daļumus. Vairāk neko, tur nevar neko vairāk pateikt. Un par to apģērbu rotāšanu ar bronzas gredzentiņiem arī var teikt tā, ka būtībā tā vieta, kur šī tradīcija rodas, ir tieši latgaļu apdzīvotā teritorija. Tā kā šeit rodās šī tradīcija to vispār darīt, un tad viņa plešās plašumā. Līdz pat Prūsijai dienvidos un līdz pat Somijai ziemeļos. Un tādā salīdzinoši, tādā šaurā joslā šī Baltijas un Prūsijas un Somijas josla un visās šajās teritorijās, tad viņi izplatās. Bet tik un tā ir lieta, kas nāk no latgaļiem pirmajiem. Bet ir, protams, arī citas lietas, kas atkal ienāk latgaļu teritorijā no citurienes. Šeit es ieliku tātad vienu no tām kartēm. Pati esmu taisījis, līdz ar to vienkārši drīkst izmantot. un tas man ir arī izdevīgāk. Atvainojos par to, ka viss, protams, ir angliski, jo tas bija taisīts priekš publikācijas ārpus Latvijas. Bet tās ir tās teritorijas, par kurām apmēram ir runa. Tā kā visa gandrīz visa. Vidzeme vēl ar vienu ir latgaļu apdzīvotās teritorijas, un arī tur ir tātad šie latgaļu tērpi sastopami. Tā kā, ja mums ir, piemēram, izrakumi Āraišos un izrakumi Madonā un izrakumi visur kur, tad vēl ar vienu, jā, tas ir latgaļu apģērbs. Un šeit mums ir lielās liecības par zemgaļu audumiem. Būtībā nekādas, jo tās ir rotaļdatas, kurām ir piekorodējušies, vai varētu teikt, ja mums metās rūsē, tad arī šis te auduma pikucītis ir rūsas pikucītis. Ja? Tā kā no tā mēs redzam tikai un vienīgi to struktūru. Vairāk mēs nevaram neko pateikt, jo tas viss ir tāds tā kā rūdas pikucītis jau. Krāsu nekādu nevar noteikt un vairāk neko citu arī. Šeit ir jau manis pieminētie linu audumi. Augšā ir viens, kurš ir izgājis cauri restaurācijai, un tā tad ir atlocīts, un tur mēs atkal neredzam nekādas vairāk tos locījumus, un nevaram varbūt pateikt, kādas rotas ir bijušas piespiedušās klāt vai kaut ko tādu pēc atspiedumiem. Un savukārt apakšā ir vēl mazāki gabaliņi, bet tie ir netīrīti, tādi
nevisai skaisti izskatās, bet, nu, ja viņus attīrītu, protams, arī varbūt labāk būtu redzams. Bet nav mums lielāku līnu atradumu. Tas arī ir tas izmērs, kādā mums šie daži līnu atradumi ir. Tā kā runāt par kaut kādu tiešām labi rekonstruējamu kraklu piegriezumu, piemēram, vai dievsnedot bikšu, par kurām mums vispār praktiski nav liecība. Vienīgās liecības ir tādas, ka ir zem kājauta tinuma, ir tātad šis auduma gabaliņš palicis. Tad vairāk neko mēs nevaram pateikt pilnīgi precīzi. Bet kaut kādā veidā šos apģērbus rekonstruē un par pamatu parasti ņem tajā pašā teritorijā esošo vienkāršāko etnogrāfisko materiālu. Ne sarežģītāko, bet vienkāršāko. Un tāpēc arī, protams, skatoties to, kas ir blakus teritorijās, Krievijā ir pāris labi līnu kraklu atradumu, kur var būtībā rekonstruēt visu piegriezumu. Skandināviem ir kāds pārītis, vismaz viens ir tāds ļoti, ļoti dīvaini sastāvošs no ļoti daudziem dažādiem gabaliem, kur parasti visi smējās, ka tur ir kāda, kurai palika pāri daudzi atgriezumi, ļoti labi mācējis kombinēt. Ja? Bet būtībā otrs tāds nekad nav atrasts. Un nav īsti pamats arī domāt, ka kāds speciāli ausu daudzus mazus gabaliņus un tad no tiem šūtu kreklu kopā. Tā kā balstoties uz šo visu etnogrāfisko analoģiju un arī uz šiem Krievijas atradumiem un vispār daudzām citām ziņām par to jau iedziļinoties iekšā, tad jā, to rekonstruē kā taisnā diega audumu, kuru auž vajadzīgajā platumā, un tieši tāpat kā etnogrāfisko kreklu. Tātad piedurknes ir garas, un vispār par to arī uzreiz var uzsvērt, ka tātad līdz pat 18. un 19. gadsimta mijai vispār nav tādu apģērbu Latvijas teritorijā vietējiem cilvēkiem, kuriem būtu vai bez piedurknēm, vai no rīsām, vai no pusgarām piedurknēm. Nekāds cits variants nav. Ir vai garās piedurknes, vai nešūtais, apģērbs kā villaina, apmetnis un tā. Tātad, ja piedurknes ir, tās ir garās piedurknes. Protams, var runāt par to, cik tās piedurknes ir garas. Rādīšu vēl dažas konkrētas atradumus vēl no citām vietām, bet tātad īsās nevajadzētu taisīt nekādu veidu. Tad, kad ir cilvēki, kuri vēlas šūt kreklus, tad parasti ir jautājums par to, kā to darīt. Un tad šeit ir tie piedāvātie piegriežņu izklājumi uz mūsdienās pirktā 1,50 m platā auduma. Bet tātad, ja mēs aužam tā kā vajag, ka mums abas ir eģis malas, tad, protams, ka būs citādāk. Un tad par vīlēm runājot, vīles ir diezgan daudz un labi saglabājušās arheoloģiskajā materiālā. Bieži vien ir tā, ka ir kaut kādā apģērba gabala saglabājies, piemēram, šāds te gabaliņš, un jau viņā ir iekšā vīle. Un varbūt, ka tieši tās vīles dēļ, ka tai vietā bija tur tāds murčkulītis vai kaut kas, tāpēc arī tas ir mazāk bijis pakļauts tai sapūšanai. Un vīles tātad, šīs ir tās dažas, kuras izkopēja tieši no Annas Zariņas lībiešu grāmatas, kuras būtībā sastop šādu te veidu, sastop visur. Un pats galvenais šis te pirmais un otrais veids, un viņi īpaši daudz neatšķirās, tur mazliet dizains atšķirās viņiem, bet tas galvenais, šī te veida, ja, tas vīļu salikums, tādu esmu redzējis diezgan daudz, cik vispār tās vīles mums ir. Un arī, protams, etnogrāfijā vēl ar vienu tas pats ir, tā kā viņš ir acīm redzot daudz un tālu izdzīvojis. Šeit ir dažādi paraugi no skandināvu apģērbiem, bet lielākā daļa no tiem, kas ir tur apakšējie, būtībā jau arī īsti neatšķirās. Un tad tas ir tas linā parādītā vīla, un tāpatās kā šuja etnogrāfija. Rekord es esmu arī ielikusi. Es nezinu no galvas pilnīgi visus slaidus, mums šodien ir pār pa 100 slaidiem, tā kā visu, kas nāk priekšā, arī stāstīšu. Tātad daži atradumi, kas mums ir. Šis te ir tas viens, šis ir tātad tas Novgorodas krekls, kuru varēja rekonstruēt
pilnībā. Blakus ir tātad tas dāņu, tas dīvainais, ko es teicu, no daudzajiem gabaliem. Un no pleskavas ir viens krekls, kuram ir redzama šī savilktā daļa. Un Latvijā mums īsti nav zināms, vai mums ir tātad šī savilktā krekla daļa vai nav ap kaklu. Un ņemot vērā to, ka, jo mēs tālāk skatāmies uz vēsturi, jo mums tomēr jāmēģina skatīties uz visvienkāršākajiem, nevis uz vissarežģītākajiem, tad es vismaz parasti rekonstruēju nesavilkto kaklu, bet aizliegts tas nav, jo tātad pleskavā ir tāds viens krekls atrasts. Bet arī, piemēram, vikingu kreklus nekad nerekonstruēja ar savilkto. Šeit ir tāds paraugs, kā vispār tad var ja apdarina to maliņu vēl, var arī neapdarināt, viņus var saspraust, viņus var sasiet ar striķīti, dažādi tie var, jo ne jau katrā kapā arī atrod krekla saktiņu. Nav tā, ka katrā kapā viņa būtu. Tas nozīmē, ka kaut kā citādāk ir tas krekls turēts ciet. Šeit ir tātad no Hedebijs, ir no vikingu pilsētiņas Vācijas pašos ziemeļos, dažādi šie bikšu atradumi, kur jau klāt ir arī pēdas, un tas ir tas jau, kas iziet cauri visiem viduslaikiem, arī bruņinieku apģērbā, tas pats parādīsies, jā, ka ir tās pēdas klāt savā ziņā, tādas agrās zeķu bikses, jā, bet tas ir vīriešu apģērbs, nevis sieviešu. Sievietes staigā pliku dubsu. Virsū ir krekls un bruņči un kājas ir līdz ceļiem apautas, bet apakšā gan nekā nav. Šeit ir no etnogrāfiskā materiāla divi no tādiem vienkāršākiem bikšu variantiem, kādus var tad skatīties un pēc kādu tad var mēģināt taisīt tās analoģijas. Bet kā jau es saku, bikses ir tā lieta, par kurām mums tiešām nekādu labo liecību nav. Un tur atliek tikai un vienīgi skatīties blakus un uz etnogrāfiju. Tā. Šeit mums ir tātad no 99. gada grāmatiņas Zariņas izkopēts attēls Zvirgzdenes Kivtu, šis te vīrietis un kājautu rekonstrukcija. Vienu no šiem te kājautiem paņēmu līdzi, atvedu šodien parādīšu vienkārši kāds viņš ir uztaisīts. Un otrs ir tātad no 9. gadsimta, kā no tā paša kapelauka. Un ko es gribu teikt, ka ir pagājuši īstenībā pavisam netik daudz gadi, bet ir pietiekoši skaidrs jau, ka arī šajās rekonstrukcijās ir vairākas kļūdas. Un arī, piemēram, tad, kad es beigās runāšu par kļūdām, par to, par ko vairs šodien, tā kā varētu teikt, zinātnieki nestrīdās, ja, ka visi jau ir piekrituši, ka tā vairs nav, tad, diemžēl, tajā literatūrā, kas ir publicēta, ir tās kļūdas. Protams, jo vairāk mēs skatāmies uz atpakaļ, piemēram, pirmā grāmata, kas ir 36. gadā, ko Ģinters ir rakstījis, tur būs visvairāk. Bet arī, piemēram, mūsu bībele latgaļu apģērbs no 70. gada Annas Zariņas, tur ir kļūdas, tur ir diezgan daudz kļūdas. Ne jau tā, ka tur vienā gabalā, bet tik un tā ir. Un, diemžēl, tāda ir tā realitāte, un daudzās jomās jau ir tā, ka, nākošā reizē runāšu par etnogrāfisko tērpu. Tur ir patiesībā sakot vēl daudz trakāk, arheoloģijā vēl ir salīdzinoši labi. Bet, pirmsim, sākot ar militārismu un beidzot ar medicīnu un ko tik ne, visur ir tā, ka pētniecība iet pa priekšu, un tad, kamēr tas viss nonāk līdz tautai, aiziet 20 un 50 gadi vai ne, tad arī apģērba izpētē daudzās ziņās ir tā, ka, daudz kas aiziet pa priekšu, un kamēr tas nonāk līdz tautai un aiziet plašumā, paiet ļoti daudz laika. Bet, tāpēc jācenšās it kā stāstīt to jaunāko, kas ir zināms. Šī ir tātad slavenā Rucavas tīras purva depozīta rekonstrukcija. Stāsts par to ir tāds, ka Latvijas laikā raka purvu, un šajā te purvā tika uzietas dažādas jocīgas lietas. Tajā skaitā tātad vairoks un dzeramais radziņš
un bija arī, piemēram, dzīves kamolītes, bet bija arī tātad audumu gabali. Un tie cilvēki, kas to izraka, nu, protams, tie bija parasti purva rūķi vai ne, nu, strādnieki, un ne viņiem bija nu, tā kā šīs zināšanas, ne arī tā sapratni par to, ko ar to darīt, un ne arī viņi noteikti novērtēja to, ka tas ir no 9. gadsimta, kā jau mēs redzējām, visa Eiropa pilna ar šiem stāstiem, kad pirmais sauc policiju, ja, nevis pētniekus. Un tātad šos te apģērbus dažādā veidā tur raustīja, mēģināja mazgāt dažus, tā diezgan brutāli apgājās ar viņiem. Arī stāsts ir tāds, ka tad, kad viņus sakrāva ratos un veda uz tuvāko miestu, tad tik un tā daudz kas bija izkrits no tiem ratiem pa ceļam, pēc tam gāja lasīja kopā. Katrā ziņā, cik nu vien traki varēja ar tiem nabaga apģērbu gabaliem apieties, tas arī notika. Un pēc tam, kad viņi jau nonāca pie pētniekiem un muzejā, tad bija jāiztiek ar to, kas ir. Tur ir tāda diezgan paliela kaudze, šo te apģērba daļu ir daudz. Apģērba daļas ir diezgan atšķirīgas, kas liecina par to, ka tas nav tur 2, 3 dažādiem apģērba gabaliem, tur ir vairāki. Kā piemēram Mirita Žeja raksta, jā, visdrīzāk tur ir nevis tas, ko viens vīrietis vienā reizē var uzvilkt mugurā, bet vai nu vairāki, vai arī vienam vīrietim vairākas apģērbu kārtas. Un dažas lietas, protams, ir tādas, ko tā kā tīri labi var saprast, kas tas ir, un dažas lietas galīgi nevar saprast. Un tātad par to, ko var saprast. Blakus ir viens mazais fragmentiņš no kāju sietavām, ko... jūs ļoti labi varat. Jums ir viena no pašām labākajām reizēm. Parasti ir tā, kad es paskatos, ko tie nabaga cilvēki redz, ak, šausmas. Galīgi neko neredz. Bet jā, jūs ļoti labi redzat. Tātad, pirmām kārtām, kas ir interesanti, tātad šīs sietavas ir skujotajā trinītī austas. Viņas ir lāpītas ar kaut kādu materiālu, kas gandrīz vai izskatās pēc zāles. Tāds nevar to īsti nosaukt par linu diegu, tas tāds nav. Krāsa ir brūna, to var noteikt ļoti labi. Nākamā lieta, kas arī atrodas ekspozīcijā muzeja, tā tad ir šī te kapucīte. Pirmais rūtainais audums Latvijas teritorijā, kāds vispār ir atrasts, un tas tā tad ir kapucītes, šī te kapucīte, kur ir visa Rietuma Eiropa uz priekšu arī laikā skatoties, tātad taisa šīs te kapucītes ar visiem pleciņiem, mums ir kapucīte viena pati, un iekšā ir viņai polsterējums ar ūdens putnu spalvām, jādomā, ka tā tad aiztur gan pret lietu, gan pret vēju. Apmetnis ir tīri labi rekonstruējums, jo ir saglabājušās visas 4 malas, bet jaunākie pētījumi, ko arī Irita Žeja pati ir atzinusi, šis ir tā kā balstīts uz viņas pētīto pirms vairāk kā 10 gadiem jau laikam, bet pēc jaunākiem pētījumiem viņa saka, nē, īstenībā viņas prāti vairāk nav šis apmetnis jāsprauž šā vertikāli, bet tomēr horizontāli. Tāpēc, ka šīs divas, ja mēs paskatāmies viņu kā uz villaini, tad šīs divas malas ir vienādas un savukārt šīs atšķirās pēc dizaina. Ja? Tad acīm redzot, diezi vai būs viņš vertikāls bijis, tātad viņš visdrīzāk būs bijis horizontāls. Un man pašai arī viena no tādām lietām, kas ir interesējusi, ir kā apģērbus dēvē, un viens no tādiem labākajiem izziņas materiāliem ir folkloras materiāls, jo tur lielākai daļai apģērbu ir pieminēti šie apģērbi, un tad arī ir nosaukts, kā viņus sauc. Un, protams, ka apmetnis nav no seno nosaukumu klāsta. Un es esmu atradusi vienu garo dziesmu, kur ir vīriešu dziesma, un tur tiek pieminēta villainīte. Man tas bija tāds liels pārsteigums, un tad es sāku domāt, bet patiesībā sakot, droši vien, ka vīriešu apmetņus arī sauc par villainītēm. Vienkārši, ka vēlāk viņi ir iegājušies. Mēs tagad domājam vienmēr, jā, villaini sieviešu tas plecu saga, bet būtībā acīm redzot varēja būt arī šis nosaukums tātad arī vīriešu plecu sagai. Un visticamāk, kad par šo konkrēto apmetni tātad
doma ir tāda, ka viņš varētu būt ievests, tāpēc, ka viņš ir ļoti smalks, viņš ir no ļoti labas vilnas un tā tālāk, bet tas atkal ir interpretācijas jautājums. Un tad pārējās visas daļas, kas ir, kā jūs pieminēju, diezgan daudz, pārējās visas ir brūnā krāsā, to krāsu var redzēt labi, bet vairāk nav nosakāms nekas, jo ir arī pat palielie gabali, bet tik un tā viņam nav nevienas ne vīles, nekā, ja? Līdz ar to nevar pateikt īsti ne dizainu, neko citu, kā tikai šo te audumu struktūru un krāsu. Tā, tas laikam arī galvenais par to. Jā. Un tad jau, kāpēc man šis slaids tagad ir, par ko man šeit vajadzēja runāt, lai es tiktu pie nākamā. Par kāju siešanu, te mums bija kāju, jā, droši vien. Tātad par kāju siešanu, man ir vesels liels pētījums, balstoties uz etnogrāfisko un uz folkloras materiālu par to, kad un kā ir pieļaujamas basas kājas. To jau Straubērgs savos pētījumos bija atradis, ka būtībā basas kājas ir neaizsargātas pret ļaunumu cilvēku uztverē. Un tā mītiskā domāšana ir ļoti spēcīga. Viņa pat līdz mūsdienām ir izdzīvojusi. Es esmu aptaujājis ļoti daudz cilvēku, daudz ko no cilvēkiem intervējot. Dzirdu, ka liela daļa vēl ar vienu dažādu uzskati pastāv. Tad, protams, senākos laikos tas bija vēl spēcīgāk. Tāpēc tas, kas būtu jāņem vērā, ir pirmkārt, svešos ļaudīs savas kājas nevienam nevar rādīt, tas ir pilnīgi noteikti. Pie goda apģērba kājas nevienam nevar rādīt. Tas, kā mūsdienās cilvēki izdomā, teiksim tā, taisa rituālus, vienos linu kreklos, danco ap ugunskura un tēlo baigās vaidalotas un vēl kaut ko nezinu ko. Tas būtībā neatbilst šiem te senajiem mitoloģiskajiem priekšstatiem par, pirmkārt, rituālu kā tādu. Rituālu parasti veids tomēr goda tērpā, jo rituāls ir tas brīdis, kad vai notiek pasaules pārradīšana, vai kas tik tur vēl nav pēc šīm te visām teorijām un antropoloģijas zināšanām un tā tālāk. Bet cilvēkam ir jābūt aizsargātam rituāla laikā. Basas kājas to nepieļauj nekādā veidā. Tāpēc būtībā kājām ir jābūt apautām un publiskos pasākumos noteikti būtu jābūt apautām kājām vai basām kājām. Tā kā tas neiet kopā. Savās mājās ir pilnīgi cita lieta. Un savās mājās, tātad bezsala periodā, cilvēks var būt gan mājās, gan staigāt uz sienapļauju, gan visur citur, bet tātad tikko kā dodās ceļā, dodās uz mežu, dodās uz baznīcu, dodās visur citur, jau ir jāapau kājas. Un tas nāk no daudz un dažādiem materiāliem, un tur neko nevar darīt. Ja mēs gribam būt precīzi, tad pie tā vajadzētu pieturēties. Jā, tālāk ejot par bruņčiem sieviešu. Ir šie te divi bruņču veidi. Viens ir tātad apliekamie bruņči, kas ir līdz viduklim, un otrs ir plecos saspraužamie bruņči. Cik mums laiks ir pagājis? Tā stunda, jā. Mums pa vidu kaut kad ir iecerēta pauze, un tad mēs mazliet atvelkam elpu. Un tad turpinam. Tā kā mēs vēl kādas minūtes 20 varbūt parunājam, un tad... Tātad par bruņčiem. Tas, ka latgaļu apģērbam, acīm redzot, šis ir vienīgais bruņču veids, nav liecība par to, ka būtu plecos saspraužamie bruņči. Un Zemgalē varētu būt gan vienādi, gan otrādi, Kurzemē gan vienādi, gan otrādi. Lībiešiem atkal savukārt nav šis veids. Lībiešiem ir tikai plecos saspraužamie bruņči. Un šis te bruņču veids, es arī esmu paņēmusi līdz vienus no saviem bruņčiem. Gribu parādīt, kā šos te bruņčus es sienu, lai viņi būtu pirmkārt ērtāki valkāšanai un otrkārt arī izskatītos labāk, bet to es tad parādīšu vēlāk. Galvenās lietas, kas būtu, tas arī pie tām kļūdām.
Bruņķiem nav nekādu rotājumu. Nekādu. Tā ir viena no galvenajām kļūdām, kas ir visur un vienmēr, bet tātad tiešām bruņķiem nav nekādu rotājumu. Ir ģintara laikā, Latvijas laikā ir ieviesusies viena no tām kļūdām, kad domāja, ka kapā pārklātās villainas rotājumu malas, viena ir tā kā galvas rota un otra ir bruņču apakšmalas rota. Pēc tam arī Zariņa 70. gada grāmatā, neatceros 58. lapus, kaut kas tam līdzīgs, ir viens no šiem attēliem, kur arī pērlīšu rotājums ir, un tas, kā Zariņa ir toreiz pierakstījusi, kad iespējams bruņču mala. Un kopš šīm divām kļūdām ir būtībā aizgājusi visa tā moda, ka cilvēki pirmkārt rotā šo te apakšmalu, otrkārt vēl sānus, var sakot, visur, kur vien var. Un ja patīk celot, tad, protams, ka gribās celot un gribās rotāt, bet absolūti nekāda pamata nav to darīt. Jā. Un tas, kas ir Zariņas grāmatā ieliks, un to pēc tam tā kā pētnieki atzīst, ka tā visdrīzāk ir vai nu jakas rotājums, vai nu villainas malas rotājums, bet ne bruņču. Labi, te vēl ir tā pāris attēli, kas ir, es nezinu, cik jums daudz ir tā kā priekšzināšanas, kā kuram, protams, dažiem ir daudz un dažiem droši vien necik, vai ne? Tā kā, parasti jau šādi attēli ir tiem, kuri maz ko zina un kuriem tas tā kā palīdz radīt šo te kopiespaidu. Un savukārt tādas detaļas atkal palīdz tiem, kas jau vairāk ir tajā iedziļinājušies. Tas, ko šeit vēl varētu pateikt, ir tas, ka, tātad rekur parādās sākot no 12. gadsimta jau dažāda citāda veida villainas, kā tumši zilas. Pirmkārt, tā tad varētu būt liecības par baltām un par rūtainām villainēm. Un rekrutēja meitenei viena šīta baltā villaina ir jau uz rokas. Un šeit ir tātad lībiešu tērpu paraugi. Ja kādam vēl interesē šeit Latgalē par lībiešu tērpu, tad vēl arī varu pateikt, ka tātad vairāki veidi, kā viņš stājas. Viens ir ar atlocīto malu, ko Anna Zariņa rekonstruē, un tad varētu būt arī bez atlocītās malas, jo visa Eiropa ir bez atlocītās malas. Latvijā ir tad vienīgā man zināmā vieta, kur tādu rekonstruē. Latvijā gan arī šie te apliekamie bruņči, kādi mums ir jau tik sen, būtībā ir diezgan liels izņēmums salīdzinoši plašā areālā. Un arī šie te plecos saspraužamie bruņči var būt dažādi. Viņi var būt kopā sašūti un viņi var nebūt sašūti kopā. Var būt atsevišķi gabali un var būt tā, kā ir sašūts, piemēram, gandrīz līdz padusēm. Un ja man ir kāds jautā, kā ir labāk, tad es saku, pilnīgi noteikti šujiet kopā, tāpēc, ka nesašūtie pirmkārt ļoti slikti turās, slikti izskatās. Tas ir viens, nepraktiska nozīme. Otrkārt, tā lieta, ka viņi tur varās vaļā sānos, un tad, pieņemsim, kreklam ir šis izgriezums sānā, un tad šķēlums, un tad parādās tur plika ciska virs kājauta. Tas absolūti neiet kopā ar šiem senajiem priekšstatiem par cilvēku aizsardzību un par, teiksim, daudz ko par godu un par estētiku. Līdz ar to, tad mans padoms tiešām būtu maksimāli tā sašūt, un tad kaut cik jēdzīgāk izskatīsies. Kā lūdzu? Kā lūdzu? Ģinteram arī. Jā. Nē, protams. Ne, par to jau es saku. Un arī, kā lai saka, pat etnogrāfijā vēl cīnās par uz gumijas savilktajiem bruņčiem, tad jau arheoloģiskie, kur tad vēl tādi. Labi. Te ir tā tabuliņa par to villaiņu rotājumu izplatību. Tiem, kas zina, tie tāpat zina. Tiem, kas nezina, vienkārši šis ieskatām, kad pamazām villainas no malām sāk tas rotājums, tā mode nākt, un tad pamazām aizpilda visu vidu, un tad atkal atkāpjās. Bet gadsimtu gaitā.
Bet visu laiku paralēli pastāv arī nerotātās villainas. Nav tā, ka visas villainas būtu ar metāliņiem. Galīgi nē. Un es par tām arī vēl parādīšu un pastāstīšu. Un tāds šis, protams, viens no tādiem pašiem slavenākajiem, beigās arī rādīšu, kur ir rekonstrukcija cilvēkam mugurā. Šis ir pirmkārt ļoti pateicīgs gadījums no kāda viedokļa. No arheologu viedokļa, ka ir iespējams rekonstruēt pilnu izmēru villainai. Jo ja villainai neatrod visas malas, tad ir ļoti grūti pateikt, kāds šis īstais izmērs ir bijis. Un villaiņu izmēri ir ļoti dažādi. Dažkārt villainas ir salīdzinoši mazas, un kā jau mēs redzējām dažās no šīm rekonstrukcijām, ka viņas sasprauž šeit, un tad gandrīz vai jau vairs arī tās malas pāri nepaliek, un tad viņš tā kā uz stūrīša gandrīz tiek sasprausts. Savukārt, dažas villainas ir pietiekoši lielas, piemēram, šī ir liela oriģinālā. Un viņu nemaz tā nav iespējams saspraust. Ja viņu saspraudīs stūrīši, tad villaina stāvēs apkārt šādi. Ja? Tas nozīmē, ka tātad šīs te maliņas viņai paliks pāri un karāsies priekšā. Un tas ir ļoti atkarīgs no šī te oriģinālā izmēra. Un ja mēs tikai atrodam mazu fragmentiņu, mēs nezinām tieši pie kura no šiem te veidiem tā villaina varētu piederēt. Un parasti jau tā kā, piemēram, muzejs vai kas, viņi jau rekonstruēs tikai tās villainas, kur būs tās visas malas redzamas un visu varēs labi pateikt. Šādi, piemēram, izskatās sen atpakaļ izrakta, vēl ar vienu netīrīta, diezgan slikti saglabājusies un jau galīgi samačkāta villaina, ko grūti pateikt, kas tur un kā. Jūs varat daudz ko noorientēties tur. Diezgan pagrūti. Un, kā jau es pieminēju tos laikus, kad bija šī milzīgā hesu celtniecība un līdz ar to ārkārtīgi intensīvi izrakumi, tajos laikos tas viss notika apmēram tā, ka bija hektāri jāpārrok, visu savāca, salika kastēs, labi, ja varēja izžāvēt, ka tas negāja bojā, uzreiz nepuva viss un metāls nerūsēja. Un visu transportēja vai nu uz Vēstures institūtu, vai nu uz muzejiem. Un pēc tam pamazām kaut ko pētnieki pētīja, kaut ko aprakstīja, kaut ko tīrīja, bet vēl ar vienu ir netīrītas tekstīlijas no tiem laikiem atrastās. Tā kā pilnīgi viss jau nebūtu nav ne publicēts, ne zināms. Un šeit arī, protams, ka viena daļa informācijas jau būs gājusi zudumā. Šeit vēl viens tāds piemērs, piemēram, ir, ja, kur var redzēt... Šī ir no Drabašiem, no Ārēša Ezerpils teritorija. Gluži Ezerpils, bet tā kā kalnā augšā. Šeit ir vēl viena tāda. Vēl kā mēs redzam, nevienmēr villainēm saglabājas bārkstis. Bārkstis ir pirmā lieta, kas parasti nopūst tiem fragmentiem. Un arī ir pietiekami daudz villainas, kurām ar visiem greznajiem gredzentiņiem tik un tā nav nekādas greznās celainas. Tā kā tas priekšstats par to, ka tad arī obligāti ir vesela rakstainā josta gandrīz apkārt villainai, tas arī nebūtu, nav obligāti tā, jo šeit, piemēram, gar malu vispār nav un apakšā ir, tur bijis kaut kāda pāris celaini, lai noturētu šīs spirālīšu rindas un viss. Un šeit ir tieši tāds pats variants, ja. Te ir, piemēram, viens fragments, kas ir viens no maniem pašiem mīļākajiem fragmentiem. Rādīšu arī vienu no fragmentiem tūmā un Galgauskas villaina. Pirmkārt, viņi ir ļoti labi saglabājušās krāsas šajā fragmentā, kas ir no celainas palikušas pāri. Un otrkārt, šī ir pirmā celaina, kuru es apskatījos un atradu to spilgti sarkano, kad man bija vienkārši tā, ka wow! Tas bija tāds brīdis, es vēl tagad to ļoti labi atceros. Un, kad man likās, ka neko tādu tur vairs nevarēs atrast, un tomēr var. Lūk, bet arī, piemēram, šī villaina nav tā tik labi rekonstruējama, jo viņa nav saglabājusies tā vienā gabalā viss tas perimetrs. Te mēs varam redzēt, cik smuki jau ar neapbruņot aci krāsas var noteikt. Bet tagad es gribētu parādīt jums vienkārši. Tad, kad skatās mikroskopā, tad ļoti labi var saprast. Tad parasti tādu, jo šis te ir tumši zils,
Kaut arī viņš, protams, dzīvē izskatās, nu, tāds bieži vien brūns vai vēl vispār nekāds, ja? Tad ļoti bieži ir tā, ka pēc dizaina tiek veidot šī te pēdējā celainas noslēgošā daļa arī zila. Jūs redzat, ka tas arī ir zils? Protams, viņš pēc zila tā baigi neizskatās tā. Šis ir spilgti sarkanais. Šis, nevis šis. Šis ir jau tāds gaiši sarkanīgi, oranžīgs kaut kāds, un te ir dzeltenais. Tā kā sarkanais izskatās, nu, tas, ko atrod, un tas, ko vēl ar neapbruņot aci mūsdienās var noteikti izskatās apmēram šādā krāsā. Un zilais apmēram tādā. Ja jau viņš izskatās tāds, tad tas nav sarkanais. Nu tā, un tagad vēl viena no tām lietām, kas man pašai bija kā milzīgs interesants atradums, kad es skatījos apmēram gadu, es visvairāk skatījos tieši sarkano krāsu, jo sarkanā krāsa arī mītiski ir visnozīmīgākā un tur visinteresantākās lietas ir, un tad es skatījos tieši apģērbos šo sarkano krāsu, un tad es arī atradu to, ka ir pietiekami daudz izšuvumu. Mums šķiet, ka pie arheoloģiskā tērpa izšuvumu nav. Nu, tā kā šī tehnika vēl nebija, vai tas nebija modē, vai vienalga, ja? Bet izšuvumi ir. Nav tā, ka tie būtu, nezinu, kādi tur klājošie, tur puķis vai vēl nezinu kas, nē. Un, protams, arī ne kaut kādi tur ugunskrusti vai vēl kas, ja? Arī nē. Bet ir izšuvumu joslas, un šeit mēs varam tātad redzēt, kas mums ir zilais audums iet, un pirms šīm te spirālītēm nāk izšuvumu josla, viņas ir vai nu tādā kātu dūrienā, vai arī divas kātu dūrienu joslas, vai arī ķēžu dūrieni. Tas arī parasti ir tas galvenais veids, kas ir uz villainēm. Un šeit ir tas interesantais fragments, viņš nedaudz arī ir garāks, kur var redzēt, ka tā kā izšuvumu joslā ir sakārtots gaišāks sarkans, tumšāks sarkans, gaišāks sarkans, tumšāks sarkans. Un pie tam viņas nav pilnīgi vienādas, jo pamēra tas tur mērīs, starp 4 un 6 cm atšķirās tās. Nav tā, un to var ar aci redzēt. Dažkārt ir tā, ka nav uz milimetru precīzi, bet ar aci nevar redzēt, tad šeit var redzēt, bet tā tad ir veidots. Šeit ir vēl viens izšuvums. Tas ir villainas fragments no Jurkovas. Un tas ir diezgan interesants vairāku iemeslu dēļ. Pirmām kārtām tāpēc, ka, ja jūs skatāties no augšas, nāk tātad zilais audums, tālāk ir šie te ieaustie gredzentiņi, un pēc ieaustajiem gredzentiņiem vēl turpinās zilais audums. Parasti mums šķiet, ka tie gredzentiņi it kā noslēdz, tad šeit tā nav. Un pēc tā nāk, kā jūs redzat, sarkanās dzīves izšuvuma josliņa viena vai ne plāna. Un tālāk nāk piešūtā celaina, kura turklāt ir piešūta ar sarkanu dzīvu. Vienmēr un visur citur celaina ir piešūta ar zilu dzīvu, pie zilas villainas. Un šeit viņa ir piešūta ar sarkanu dzīvu. Tātad speciāli, lai veidotu šo te, dekoratīvo šūma līniju. Un, jā, tūlīt iesim tālāk pie dažiem. Kāpēc man šis attēls šeit ir? Labi. Iešu uz priekšu. Te ir tātad dažas no tām rekonstrukcijām, kas ir taisītas mūsdienās. Jā, kur ir piemēram viena no villainēm, kurai nav metāla rotājumu. Un, kā jau es stāstīju, ka tajos locījumos bieži vien krāsa saglabājas labāk, tad mēs jau tagad ļoti labi redzam, kur ir bijis locījums, vai ne? Tajā vietā, kur ir tas tumšākais un tumši zilais, un pārējais izskatās brūns, kaut gan tas vienkārši ir tāpēc, ka šī šķiedra jau ir galīgi nobojājusies. Bet toties mēs ar neapbruņotu aci ļoti labi redzam, ka galā pirms bārkstīm ir 3 celu celaini, un celaini ir tātad dzeltens, sarkans, dzeltens. Un tā ir viena no tādām klasiskām. Varbūt arī sarkans, dzeltens, sarkans, varbūt sarkans, dzeltens, zils.
Ja ir 4, tad ļoti bieži ir sakārtojums no auduma skatoties dzeltens, sarkans, dzeltens, zils. Un tad tas zilais ar audumu ir tie, kas pa vidu ietver to krāsaino. Un tādi tie krāsu salikumi ir. Dzeltenā krāsa tad mums vispār ir tā plaša lietošanā no 11. gadsimta. Reku, te vēl ir tātad paraudziņš, tas, kas ir pa labi, nē, pa kreisi, šeit viņš ir. Tātad viņš mums rāda šādu pašu celaini, tikai visdrīzāk šeit ir 4 celi. Un savukārt blakus atkal ir šī izšūma josliņa, te mums viņa ir tātad viss izskatās, ka pēc ķēžu dūriena, vai ne? Un savukārt lejā celainīt atkal ļoti labi nolasās krāsas. Bieži tā nav. Šie ir labi fragmenti, tāpēc arī viņi ir fotografēti. Visbiežāk būs tā, ka nevar saprast, nevar redzēt. Šeit arī ir interesants, tur var redzēt tos bārkstu pušķus, kādi viņi ir iestrādāti, jo dažkārt ir tā, ka šis dzelteno sarkano bārkstu pušķis ir tikai pa gabaliņam. Ir zilās, dzelteno sarkano pušķis, atkal zilās, atkal. Un tās pamata zilās jau, protams, ir tās bārstas, kas nāk no velkiem, un tad var būt vēl pieaustas klāt. Es zinu, ka pārsvarā mūsdienās, un arī muzejā, ko taisa, šīs bārstas tad satājas tādos tā kā vai nu pa 4 sapini vai vēl kaut kā, bet, ja man jāsaka, no visām tām, ko es esmu redzējusi, vai jūs kaut kur manījāt tādas sapītes, es nemanīju. Tātad, es neesmu redzējis, pārsvarā tās ir tomēr šķetrētas, vienkārši dzīves atstātas, un tādas viņas arī veido šīs te bārkstes. Tā kā es arī pirms savai villēnei, ko es taisīju, es arī atstāju vienkārši dzīves. Nepinu viņas nekādā veidā. Šeit ir vēl viens fragmentiņš, kur ir pavisam nedaudz arī šī izšūma josliņa saglabājusies, bet tātad te virs tās arī ir bijusi šī alvas rozetīšu 2 vismaz rindas uzšūtas. Un alvas rozetītes arī ļoti labi iet bojā, līdz ar to viņas parasti iznīkst, un tad tur maz kas no tā ir saglabājies. Bet tātad tik un tā, jā, mēs redzam, šī ir latgaļu villaina, bet viņa nav rotāta ar bronzas gredzentiņiem, bet alvas rozetīšu rindām ar izšūmu rindu, un tad nāk spirālīšu rinda, tas ir gals, jā, nevis mala. Un tad nāk bākstes, kuras ir nopuvušas. Bākstes mēs neredzam. Un tad tās, ko es jau pieminēju, tātad rūtainās villainas sākot no 12. gadsimta mums parādās, un arī interesanti ir tas, ka visas tās villainas, kas ienāk, tie jaunie veidi, ka jau tādu mēs redzam, un par to runāšu nākamajā lekcijā ļoti daudz, ka cilvēkiem ir tieksme uz visu jauno, ka tradīcīgā vērtība visdrīzāk ir 20. gadsimta parādība. Ka pirms tam viss tas, kas bija vecais, īstenībā labāk ātrāk prom no tā. Un arī šeit, tad, kad parādās rūtainās villainas, mēs kapiņos ik pa laikam redzam, ka ir apakšā ir uzsakta šī te izšūtā, ar bronzas gredzentiņiem rotātā un virsū nāk rūtainā. Protams, var pieņemt, ka tā ir etnogrāfiskā praksa, ka viņas sadz tāpēc, lai viņas tur nenovalkājās un vēl kaut ko, bet visdrīzāk kapā jau vairs nenovalkāsies. Līdz ar to sadz to skaistāko, prestižāko droši vien pa virsu. Un acīm redzot, šīs te jaunās jau ir kotējušās vairāk. Un tātad šīs te rūtainās villainas, tiem, kas nezina, tiem, kas zina, atvainojiet, jāklausās daudz, kas zināms. Tātad parasti to, ko atrod arheoloģiskajos izrakumos, ir zilas rūtis ar caurumiem. Un pēc tā tiek secināts, ka tā tad ir zilais vilnas audums un baltais ir linu. Un linu tā tad ir izpuvus un nav saglabājies. Un pēc tā tad tikai pēc šiem caurumiem arī var rekonstruēt, kur šīs baltās josliņas ir gājušas. Es sāku runāt ar kļūdām. Mums laikam jātaisa pauze, vai ne? Mums ir kā normāla lekcija augstskolā 1,5 stundu, vai ne? Un tad, cik mums tā pauze ir? 10-15 minūtes? Jā. Tā tad atpūšamies un turpināsim tam.